cik skaisti. Es jums vienkārši ieteiktu. Varat man lūdzu aizved pie tā skroderam? Lūdzu. Jā, protams. Viņš ir tur, viņš, jā. Bet, ziniet, viņš, ok. Mēs jums varat viņu aizvest, bet viņš teiks, ka nav šūbis, jo tāpēc, ka viņš domā, ka jums nepatiks un tā. Bet es teikšu, ka man patiks, jo man ļoti patīk. Jā, protams, bet viņš tik un tā tev nedos vārdu. Nu, labi. Sveiks, skroder. Sveiks, kas ir? Es pie tavs esmu vienas drēbes paklausies. Tev ir jāsaka, kad tu tās drēbes uzšuvi. Nu, pielaboji. Jā, bet ja tās ļoti nesmuks, un kur, piemēram, tu šuvi, jo es tās arī šuvu. Un es tās nešuvu, es tās laboju. Nu, labi. Kur viņi ir? Tūlīt. Ceru, ka viņi būs veiks mukā. Labdien! Labdien! Tu varētu lūdzu pagaidīt ārā. Ja? Es varu parunāt skroderu. Labi. Tātad jūs būs skroders. Jā? Jā, es jums kaut ko pielavoju, jā. Jā, es jau zinu, man jāpateikt. Jums ir jābildumu pret viņu, tad jūs varat jau tagad iet ārā. Es ceru, ka jūs būs muka. Man māsa ļoti muka. Varbūt viņa varētu atēst. Uzredzēšanos. Kas tas tikko bija? Nu, ja kas šis drēbes, viņam likās, ka jums šīs drēbes neblikās skaitas. Nu, bet viņš jau tās nešuja. Jā, bet viņa brālis šuja. Tiešām, kāpēc viņam par to ir jāuztraucās? Viņš aizstāv savu brāli, jo viņš zina, cik tas brālis ir daudz darba ieguldījis. Man pavisam savādāk, mums tur viss ir cilvēkiem. Labi, varbūt tu varētu... Jā, es varētu pagulēt. Ko? Tu gulēji 3 dienas plūzējā ar manas kults. Tā ir mana. Varbūt man iet prom, man atkal miskastē dzīvot. Pagaid. Labi, tu te vari palikt. Bet kāpēc miskastē? Jā, ir. Nu, es nezinu, kur viņi ir. Mēs tev pēc tam aizdīsim, bet tagad tu nav kulēt. Pats 3 dienas kulēt, un tagad vēl gribu. Hei! Neko darīt. Lācītis. Likās, ka nepamanīs. Atā. Pēc 3 minūtēm. Jāiet gulēt. Laiks gulēt. Pēc 5 minūtēm. Ak, Jēzi, es gribu pie savas māsas, es pie viņas aizbraukšu un kaut ko izdarīšu. Labi, laiks!